Blakus ir dziedātājs, vairāku dziesmu autors, TV un raidījumu vadītājs, kā arī grupas Solis Zikvits. Tu man varētu pastāstīt 20 gadus ar grupu Bebes Skatus un 30 gadus pats uz savus. Kā ir pagājuši šie gadi? 32. Kolosālākie gadi. Nav vēl ikvienam tāds gads nodzīvot. Tu atceries savu pirmā uzstāšanās varbūt? Nu, jā, pirmā uzstāšanās, tad ir jau skatos, varētu teikt, 42 gadi. Ja pirmā uzstāšanās bija Mežavas celtnē. Kam? Sētas draugiem. Sētas draugiem. Un, piemēram, ar katru gadu tā pieredze, protams, krājās, bagāža paliek lielāka. Tagad tu vari uzkāpt skatuves tā mierīgi, bez uztraukumiem? Nē, uztraukums ir vienmēr. Ja vecāks paliek, tad uztraukums lielāks. Noteikti, tu esi izbraukājis krustām šķērsām Latviju, bijis uz visām gatām balīgiem. Kas tāds palicis? Varbūt tu vari padalīties ar mūsu klausītājiem un skatītājiem. Tas ir spilgtākais. To tiešām nav iespējams visu pat atcerēties. Es domāju, mums spilgts ir bijis ļoti daudz. Viss prātā, protams, paliek lielākie festivāli, kas ir bijuši kā trieciens, bet balles. Nu, kādas balles? Nu, tauta sanāk, sadzerās un trako. Kas tas spilgts? Es domāju, ka šajā ziņā nekas nemainīsies tuvāko 100 gadu laikā un arī nav jāmainīsies, man jau balles arī ir. Kā ir ar faniem? Vai tu krāji varbūt speciāli mājās kādā čemodānā Nē, dažas man ir, bet nē. Nav tāda nostalģija, nu, vismaz, ja tu kaut kad uzduries viņām, nu tā, kādu laiku bijuši? Man krāja avīžu rakstus, jā, bet es tos lasīšu vēl pēc 20 gadiem. Varbūt ir kaut kāda spilgtākā dāma, vispār, ko jūs esat saņēmuši. Ko tu esi saņēmusi no kāda fana? Varbūt no fanas? Pārsvarā dāvanas jau ir tādas mīļas un tradicionāls, jo grūti kaut ordināt vienu, ko es turu tādā goda vietā, viena no, kas man pārsteidz. Vienreiz man uzdāvināja viens puisis, kuram bija, es kaut bija 16, 17 gadi. Viņš tamborēja, viņš bija notamborējis, uztamborējis tādu rozā sunu. Tas man vienkārši pārsteidz, kā džeks, kas, kam patīk visā, kam pārsvarā visiem patīk visā. No tehnikas un mašīnas. Tad lūk, viens puisis vienkārši ir uztamborējis sunīt, un viņš man uzdāvināja. Tas man ļoti aizpastīt. Sirdī mīļi. Sirdī mīļa dāvana. Nē, tas man vienkārši ir tāds pierādījums, tas, ka ikvienam, ka gan jauniem, gan veciem ir iekšēji dažādas intereses, vēlmes un dažādi raksturi. Vienkārši reālā dzīve mūs nostāda dažādās situācijās, kad mēs iztaisām baigās pozas un no sevis kaut ko tēlu. Īstenībā ļoti daudz jaunu cilvēku. Skatu nav rožtās. Kāpēc? Ir, tad tu to var apgāst. Jo man liekas, ka ir diezgan grūti vispār izdzīvot uz skatuves. Varbūt tu varētu pasākt par tām aizpūsēm. Es to roždāžu negāzīšu. Labi, tad tu liekas, ka viss ir ok. Nu, ko var izdzīvot? Ja es iziešu skatuves, tev visu pasauli pie kājām. Bet asājas puses, labi, mēs redzam to skaistāko pusi, kad iznāk mākslinieks sagrimināts. Skaistās drēbēs, nodzied, bet kas ir tā otra puse? Varbūt tu varētu pastāstīt un varbūt pat ieteikt, ka būtu jāņem vērā jaunajiem dziedātājiem, kas uzsāka. Nu, tev tik 42 gadus skatos, 32 gadus skatos. Nē, recepts tur nav katram savs. Es domāju, ka līdz ar to ne tikai skatuves māksla, bet māksla vispār ir unikāla to, ka katrs cilvēks ir vienkārši ļoti īpašs persona. Un katram ir pilnīgi citādāks piegājiens. Ja viens gatavojas, uztrauc, un tad uzsprākst uz skatuves, tad cits mierīgi var piebraukt ar mašīnu, kādu nodziedāt. Tā kā recepts tur nav. Vienīgais padoms, tas ir katram, kas vēlas kāpt uz skatuves. Nekad nedomājat kādam līdzināties un kaut ko kopēt. Esiet tādi, kā jūs esat. Tad, ja vai ne, vai ne? Zelta padoms. Jūs arī ar Bezbeka grupu esat devuši ļoti lielu ieguldījumu Latvijas mūzikas industrijā ar tādiem
tā tālāk, un es gribēju jautāt, kāda jums tagad sajūta? Jūs vairāk, nav tik, jūs vairāk nesniegt tik daudz koncertus un nav tā, ka, lai tie jaunieki skrien, jau jūs izdarīts un iegūtīts. Ja kāds spējas mainīt šai valstī kaut ko, tie būs jaunie studenti. Ko tad mēs vecie? Mēs vēl tā tik strīkšķinām zaudrīt pēc. Vai mēs arī varēsim sagaidīt 3. jūnijā no Vakar grupas šos skaistos skaņdarbus? Absolūti. Būs. Arī noteikti es zinu, ka paralēli saucam pasākumiem ir labdarības pasākums pasākumēs, un 11. jūnijā mēs varēsim skatīties filmu Latvijas balsības patiesiem notikumiem. Es zinu arī to, ka tu esi savu roku tur iepildījis. Varbūt varētu pasāstīt sīkāk par to. Jā, tur skanēs dziesma. Jā, bet šī nav kino muzika. Tur tiks izmantot vienkārši dziesmu, ko es esmu ierakstījis, bet es neesmu redzējis neko no šīs filmas. Tā kā es ļoti ceru, ja tas būs kaut mazliet labi, ka varbūt es piedzīvošu kādreiz tādu dienu, kad man būs pasūtījums vai nevarētu uzrakstīt kino mūziku. Ja tas tā būtu, es būtu ļoti priecīgs. Jo šis process ir mazliet citādāks, kā es to zinu, kad vispirms ir filma un tad tiek komponēta mūzika. Tas tā būtu, tas būtu lieliski. Tā kā šai filmā es vienkārši esmu priecīgs, ka es varbūt kaut kur pavīdu manas pieliktais pirks, bet es neuzskatu. Tas būtu tāds darbs pie filmas. Gaidi filmu, tu gribi redzēt, kas tur būs? Ļoti. Ir ieintegrēts, jā? Jā. Kā tev vispār ir ar labdarību? Kā tev liekas, kā šobrīd dzīvo cilvēki, vai viņi ir līdzcietīgi pret apkārtējiem, un vai tu pats palīdzi pakritušiem cilvēkiem? Es tā gluži uzreiz neatceros, es satīju kādu pakritušu cilvēku. Es piedaru pie tiem, es neuzskatu, ka tas ir slikti, ka ikdienā ļoti grūti ar labdarību apropoties. Bet vismaz reizi vai pāris reizes gadā es nevaru iedomāties, ja būtu kāds Ziemassvētku, tad nebūtu kāds labdarības koncerts tādā veidā. Bet vispār es domāju, ka mūsu sabiedrība ir ļoti labā nozīmē, ir potenciāli spējīga nodarboties ar labdarību. To pierāda visas labdarības akcijas, un, kā zināms, tieši tie, kam tās naudiņas ir vismazāk, tie arī visvairāk arī cenšas piedalīties šajās akcijas. Tas norāda uz to, ka sabiedrība tomēr ir cerīga un veselības pazīmes ir. Jā, un ņemot vērā to, ka filmas visi līdzekļi tiks ziedotas sociālajiem ciemata bērniem, kas ir ļoti tā nedzirdēta vispār Latvijā. Es diezgan gribas tos pirmos laurus pult sev, pieņemsim režisoram arī. Daudz darba ieguldīts, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti liels un cēls mērķis. Strādājot ar domu, lūk laurus, tas nekad pie laba gala nenoved. Tas ir otrais zelta likums no Zigfrīda, jaunieši ņemam vērā. Tātad liels paldies, Zigfrīd, par interviju. Mēs ar Bezbēdu grupu tiekamies no 3. līdz 5. jūnijam Milskalnā, Enguras novadā, Viesunāma upes logi, kur mēs klausīsimies mūziku, atklāsim vasaras sezonu. Labi pavadīsim laiku, un pats galvenais palīdzēsim citiem. Pats galvenais labi pavadīsim laiku. Jā, mēs tiekamies. Atā!